Esiet sveicināti! Šodien Bezsvaru Sporta TV studijā viesojas Žans Peiners. Aizvadītajā sezonā ļoti bieži pieminēts vārds un nevelti regulārās sezonas vērtīgākais spēlētājs. Un es atļaušos teikt arī viens no talantīgākajiem un daudzsološākajiem savas paudzes basketbolistiem. Ir pavasars, tie ir izšķirošie notikumi ne tikai sportā, bet arī studentu dzīvē. Un cik zinu, Žan, tu esi studējošs. Jājautā, ko tev atnes uz sesiju? Sesijas gluži šogad nebija, bija tikai viens priekšmets jānokārto. To arī es nokārtoju, viņš jau bija aprīlī jānokārto. Un tagad tikai bakalaurs. Pēc nedēļas jau tā kā jānodod, gandrīz jau gatavs ir, vēl bišķiņ jāpielabo un viss būs kārtībā. Teiksim, kādu tēmu izvēlējies? Personāla vadība uzņēmumā konkrētā vienā. Tur uzlabošanas iespējas dažādas un tā. Man liekas, ka tā ir ekonomikas vadības fakultāte, ja? Teiksim, tu ar domu jau kaut kādu konkrētu par nākotni izvēlējies tieši šo studēt, jeb? Bija tā, kad es gribēju tikt budžetā, un sākumā bija doma visu laiku iešu uz LSPA, bet tā kā man bija sirds problēmas, un es 12. klasē nesportoju skolā, un vispār es nesportoju, man bija pusgads jāizlaiž pilnībā. Tad man nebija sporta atzīmes, un LSPA tad uzreiz viņi saka, ka viņiem vajadzīga atzīme ir sportā. Un tas nekas, ka man bija pēc tam ieskaita nokārtot, laikam bija pat 10, laikam bija nokārtot, bet viņiem tas neko nenozīmē, viņiem vajadzēja atzīme. Tāpēc viņi mani budžetā nevarēja ņemt, kaut arī bija kā labi līmeņi. Viņi saka, ka vajadzēja kārtot iestāja eksāmenus, iestāja testus tos. Tur bija 3 km vai pusotras, kaut kāda garā distance, pievilkšanās, lokanības tests. Īsumā visas tās kategorijas, kas man nevisai labi padodās. Un pie tam es nebiju trenējies to pusgadu un uzreiz vasarā skriet uz pilnu slodzi. Tur es biju gatavs, bet es domāju, ka es labu rezultātu diez vai būtu uzrādījis. Un es paralēli iesniedzu LU. Un sanāk, ka tur tiku budžetā. Un, nezinu, mamma arī bija tā, ka viņi visu laiku teica, varbūt izņemot sportu vai kaut ko citu dzīvē vēl zināt un tā. Un es padomāju, kad es nemaz laikam neiešu uz tiem iestāju eksāmeniem un pamācīšos ekonomiku, jo man vienmēr matemātika baigi labi gājusi ir un nekāda problēma nav bijis. Un es domāju, ka viegli sanāks to apvienot. Jā. Kā vispār tev gāja šajā gadu studijās? Bija diezgan viegli, bet 3 dienas nedēļā tikai jāmācās. Pirms LSPA būtu 5 jāmācās, tas tomēr būtu daudz grūtāk. Un arī no pašiem rītiem tur bija 3 reizes nedēļā, visbiežāk tur no 10:30 līdz 2. Tādi pateicīgi laiki diezgan. Un arī ļoti viegli apvienams, jo bija atsevišķi lekcijas un semināri. Uz lekcijām principā tu vari neiet, jo tur tikai tīri teorija tiek pasniegt, un to var mājās apgūt. Un semināros bija jābūt tur aptuveni 50% apmeklējumam jābūt. To arī es veiksmīgi visu apvienoju ar treniņiem, un vispār nekāda problēma nav bijis, neviena parāda, nekas tāds. Un arī salīdzinoši diezgan maz resursu patērēt. Tā veiksmīgi, es tā kā uzskatu. Vispār runājot, nav tā, ka lielākā komandas daļa LU arī studē ekonomistos. Tā ir tāda tradīcija iegājusies vai? Es nezinu, kāda ir tā attiecība. Zinu, ka ir pāris juristi, datoriķi, bet lielākā daļa ir ekonomika. Es nezinu, kāpēc tā ir tāda visplašākā dzīves sfēra, man liekas, un daudz visos gandrīz vai amatos ir kaut kur ekonomika, tāpēc laikam to arī mēģina lielākā daļa studēt. Nezinu, varbūt arī nedaudz vieglāk. Tomēr, ja tu ej uz juristiem, kā mums daži aizgāja, tur ir daudz vairāk jāmācās. Kaut kādi tur vēl salīdzinoši tādas, nezinu, fizika, ķīmija, tur es domāju, visur ir daudz jāmācās un tā. Jā. Tāpēc es domāju, tas ir tāds varbūt vieglākais ceļš no vienas puses. Tagad nepārdzīvoja miega badu, bija bakalaurs, bija tomēr play-offi ar Valmieru. Nebija tas trakais kaut kāds studentu laiks? Nē. Īstenībā man tās mācības vienmēr tā diezgan viegli gājušas ir. Nē, es atceros, pirmajā gadā bija grūtāk, tad, kad es vēl biju VFA. Un vispār treniņus nevarēja izlaist. Un uz skolas nesanāca ar aiziet. Tomēr tas bija pirmais gads no skolas uz to studiju dzīvi, tādu pārkvalificēšanās sanāca. Tad bija grūtāk nedaudz. Un tā sesija ar, un tad viena pasniedzēja visu laiku piekastījās par to, ka es neesmu uz semināriem pieteikumā daudzumā, kaut arī man bija labas atzīmes. Viņi bija tādi pavecāki, un viņu tas īpaši neinteresēja, ka man tur varbūt treniņi vai kas. Tad tur bija tā, ka es nedaudz panervozēju ar to visu, bet pēc tam jau nē. Pēc pirmā semestra vairāk tādi priekšmeti īsti nav bijuši grūti. Atskatoties uz atpakaļ, mēs zinām, kā tu spēlē, bet
Kur tu sāki savus basketbola gaitas? Kur tu aizvadīji bērnību? Rēzeknē jau no 1. klases treneris Jānis Armanovičs skolā staigāja, sauca visus basketbolu, un es jau zināju, ka man sports patīk, un es biju grieķu romiešu cīņā gājis, laikam, kaut 2 mēnešus, jo brālis pirms tam bija tieši šajā cīņā trenējies. Tad viņš mani uz turieni aizveda, bet patrenējies paralēli kādu mēnesi, gan tur es sapratu, ka tomēr daudz vērtīgāks man būtu basketbols, jo es jau visu laiku biju garš. Un grieķu romiešu cīņā tur sanāca tā, ka es it kā cīnos pret saviem vienaudžiem, bet viņi ir daudz mazāki, vājāki, bet izveicīgāki, un tāpēc es tur tā īpaši vispār nejūtos savādā īsti. Bet man patīk gan hokejs, gan futbols. Es gan arī uz futbolu uz vienu treniņu biju vēlāk aizgājis jau nedaudz pieaugušākā vecumā. Tā, bet basketbols tomēr tā. Man gan auguma dotības, gan visas uzreiz bija un arī patika ļoti. Laukumā nekas no grieķiem, romiešiem nav noderējis? Nē, cik tur 1. klasē, 1. mēnesi mēs tur tādas vairāk kaut kādas vispār attīstošas kaut kādas darbības veicām nekā tieši cīnījāmies, bet kaut kādas sacensības jau bija aptuveni, ja es jau būtu mēnesi palicis, tad laikam jau pirmā sacensības būtu. Un es pat zinu, ka to džeku, kur es laiku sparingoju, viņš pēc tam gan Latvijas čempions bija, gan tā, tajā vecumā. Tad mēs tur bijām laikam 2 tādi, kas bijām tieši mana vecuma un aptuveni svara kategorijas. Tā kā nezinu. Ja brālim bija gēnos labi cīnīties, tad varbūt, bet diez vai. Tomēr visi cīkstoņi parasti baigi īsi ir. Un es uzskatu, ka tas nebija galīgi mans. Tu minēji brāli, jūs tā kā diezgan sportiska ģimene, ja? Īpaši neviens profesionāli un vispār pat tuvu nav bijis, bet jā, sports, tētis ir spēlējis kādos pilsētas čempionātos, mamma īpaši nekur, bet brālis vecākais tieši tos grieķu romiešu cīņā, kas viņš spēlēja gan pilsētas čempionātā Rēzeknē, gan hokeju brauc uz Daugavpili spēlēt, tāds sportisks. Un vidējais brālis, viņam ļoti patīk sports, viņš ir tāds vairāk fans nekā pats sporto, bet viņam patīk tenis, viņš spēlē un bieži uzspēlējām savā starpā un bērnībā visu laiku ārā pavadījām, visus sporta veidus laidām tur, sākot no hokeja un uz skritulenēm, tur florbols un viss, kas iespējams. Jā. Tos sākums skolas gadus tu aizvadīji tā kā Rēzeknē, vai ne? Teiksim, Žants Pēners bija no sekmīgajiem skolēniem, kā tev gāja? Līdz 10. klasē nomācījos, un es tieši aizvakar pārlasot, man vajadzēja atrast vienu dokumentu un atradu savu liecību 10. klases, kad es tieši uz Rīgu braucu un īstenībā biju baigi pārsteigts, ka tiešām ļoti laba liecība. Bija laikam pāris septītnieki un pārējie 8, 9, 10 bija, kaut kur 8,5 vidējā pie 9 kaut kur. Bija tiešām labi. Aiziet uz Rīgu nedaudz mācības tā kā otrajā plānā, bet aptuveni uz 7, es domāju, 7,5 aptuveni tā arī es nomācījos un arī labi līmeņi bija diezgan eksāmenos, tā kā mācībās viss kārtībā bija. Kā tev sanāca nonākt līdz Rīgai? Tevi uzaicināja caur basketbolu? Kā tas tev sanāca? Bija tā, ka Guntis Šenhovs bija labs paziņā ar mūsu klubu direktoru Rēzeknē, Evaldu Pozņakovu. Un sanāca tā, ka es pat neatceros īsti, vai viņi vienkārši viņš bija Guntis ciemos atbrauc vai speciāli kaut kā, bet sanāca laikam, ka vai redzēja kaut kādas spēles, vai vienkārši Evalds bija pateicis, kad ir pāris labi džeki Rēzeknē, un tad sanāca, kad sāka aicināt mūs uz to Eibuli, kas tikko attīsties. Tobrīd laikam Neibuli bija vai Eibuli, es tā īsti neatceros. Bet, liekas, ka Eibuli. Jā, un tā ir Eiropas līga. Un tad mūs sāka pie Rīga pols 90. gadiem mani un Pāvelu aicināt spēlēt pa Stušeņi, kas tagad Liepājā. Mēs braukājām uz Rīgu, dažreiz uz kādām nometnēm, uz turnīriem, uz Ameriku bijām aizbraukuši. Mareks Bajārs bija treneris tobrīd, un viņš mums sakoordinēja gandrīz, lai sanāk, pavelti to braucienu uz Ameriku. Mēs 2 nedēļas tur dzīvojām, spēlējām pret dažādām komandām. Ne universitātes, bet vidusskolas bija komandas. Un tā sanāk, kad mēs tos gadus līdz tieši 10. klasē bija tas Amerikas turnīrs. Un pēc tā gada Guntis jau tā konkrētāk sāka piedāvāt, pāriet uz Rīgu, lai tā kā attīstīties vairāk. Jo sanāca Karķems Buķenkovs arī gāja uz Rīgu pēc tā gada. Un komanda mums nedaudz vājāka palika, jo mums bija tas vēl labs diezgan gads, un mēs laikam 5. vai 6. palikām finālos, kas priekš Rēzeknes augstākais sasniegums ir. Un tad sanāk, kad ja mums iet prom, tad tā komanda nedaudz vājāka paliek, un gribējās to līmeni varbūt pamēģināt augstāk, un tā sanāca, kad pārgāja uz Rīgu.
Kā tas bija pārcelties no Rēzeknes uz Rīgu? Nu, tomēr bišķiņ citādāk dzīve pamainījās. Kā tev? Nu, mēs dzīvojām ar dzīvokli. Sākumā it kā uz kojām uz 49. piedāvāt, bet tad es atceros pie direktora, bija aizgājis 49. Un viņš uzreiz tā diezgan stingri tur visas prasības izvirzīja. Un tad es tā laikam pat nedaudz nobijos no tām kojām, jo tur baigā stingrība bija tika pieprasīta tur. Aptuveni tur istabiņā ēst nedrīkst un tā. Nu, tāds daudz bija ļoti visādas, nezinu, izvirzīja visādas ultimātus, bet pēc tam Gunts jau teica, ka tie ir tikai, tas ir tikai īstenībā jau viss noteikti būs savādāk. Bet, bija iespēja dzīvot, tā kā dzīvoklī, jo tur Arķems dzīvoja un Mednis, Roberts un Kristaps Medis un vēl bija toreiz Jānis Prīliņš, tāds arī basketbols. Viņi tā kā visi bija ASK juniors un arī Rīga Pols tajā sistēmā. Un tad es paprasīju, vai varbūt es varu tomēr ar tajā dzīvoklī. Un Guntis mani saprata un arī atļauj dzīvot tur. Un, bija īstenībā baigi forši un tie laiki man tā labi atceros ar tādām labām atmiņām. Viņi man palīdzēja iesties. Kristaps Medis, tāds baigais čomiņš man vēl joprojām ir. Viņš jau bija tomēr kāds 2 gadus nodzīvojis. Viņš mūs ar Arķemu tur vairāk tā izskolot mēģināja. Bija grūti pierast pirmo pusgadu. Tiešām bija ļoti grūti, jo bija draugi visi palikuši un jauni klases biedri. Priekš manis tā bija nepierasta. Es tomēr biju tāds aktīvs klasē un tāds. Un mēs tur bijām ar klasi pirms tam Rēzeknē, gan visādas ZZ čempionātā tur uzvarējuši. Mums bija tāda baigi, forša klase. Tad es atnācu uz šejien uz Rīgu, tad tomēr ir nedaudz savādāk nekā laukos. Tad tomēr tāds katrs vairāk pa sevi ir. Bet man forši bija, ka klasē bija Edmunds Tukišs, basketbolists tāds, un Rudolfs Šleiners. Tad sanāk, ka mēs viņu uzreiz ātri pieņēmu, un tad arī bija. Pirmais pusgads bija grūtāks, bet pēc tam jau baigi forši. Viss aizgāja arī. Nebija tā brīvības sajūta krūtīs. Jūs tomēr arī visi jauni džeki kopā nesastrādājāt arī kaut kādas atmiņā paliekošas? Nē, īstenībā baigi visi tādi pareizie mēs tur savācāmies, un tiešām pat, man liekas, tur vispār nekas tāds pat tuvu, nekas slikts netika darījis, jo tiešām tādi prātīgi džeki, visi uz basketbolu bijām tendēti, un tiešām īstenībā bija baigi viss mierīgi. Tu minēji, tev tā kā bija tas laiks ASK junioros, ja? Un arī Ezarzem. Kā tur sanāca pēc kārtas? Tieši līdz 10. klasē bija tā Ezarzem, un tad es pārgāju uz Rīgu, un laikam tā bija 11. uzreiz, 11. bija tas ASK juniors, un mēs spēlējām laikam amatieru līgā. Laikam 2 gadus mēs amatieru līgā nospēlējām, un paralēli bija A grupa jaunatnes līgā. Jā, pirmajā gadā uzvarējām pie 89. Un pie 90. gadiem mēs laikam finālā Ķeizarmežam zaudējām, jā. Tā bija, jā. Bet kā tu nonāci VF sistēmā? Bija tas VF Rīgas laiks? Jā, pēc A grupas beigšanas es atceros, laikam, vai Guntis varbūt bija par mani kādu vārdu aizbildis Valteram, vai cik pats Valters teica, viņš laikam bija redzējis kaut kur, vai Himkos vai kaut kur. Mums bija tas Eibls, un tad laikam viņam kaut kā esot iepaticies, laikam kā es spēlēju, un tad es īsti nezinu, kā tas viss notika, bet es atceros, ka es ar Valdu satikos. Viņš piedāvājas nākamgad spēlēt, pēc vidusskolas beigšanas VFā, protams, nebija iemesli tur nekādu apdomāt, pat es uzreiz piekrītu. Kā tas bija ielikt no šāda līmeņa uzreiz uz VF? Kā tev pašam? Īpaši veiksmīgi nesanāca arī. It kā sākumā bija pārbaudas spēles, laikam pirmā pārbaudas spēle uzreiz labi nospēlēja, baigi. Tiešām visi metieni, man liekas, ka iekrita un tur iedankoja tur un bija stipra komanda pretī. Tur laikam bija kaut kādi 2 vai 3 bijuši NBA spēlētāji. Tas Elaminu tur bija, tad viens kaut kāds Ukrainas garais bija. Un es pat nezinu, varbūt vēl kāds bija, bet es īsti neatceros. Bet spēcīga komanda bija. Man liekas, ka tas bija Budziveļņiks laikam pat. Šobrīd viņi ir spēcīgi, bet tā es baigi neatceros. Bet es labi nospēlēju, bet ceturtajā salauzu roku, ātrajā gājot, kaut kā man aizķēra, nokrita un tā salauzu, bet es neko, man likās, ka vienkārši sāp. Un tad nogāja malā, paturēja ledu un Valdis prasīja, vai es gribu spēlēt. Es teicu, jā, negribējās pirmajā uzreiz mačā parādīt, ka es kaut kāds tur mīkstais vai man kaut kas sāp. Es gāju spēlēt, bet es driblēju visu laiku ar kreiso roku, vienam neko nesakot, pa grozu nemetu tur. Un kā tik, lai neviens neko nesaprot. Tad braucot mājās, vēl bija baigi labās tādas emocijas,
tur visi apsveica, beigi tur kaut kāds, laikam, 11 punktus iemet, tā tomēr priekš pirmās spēles uzreiz pašam likās tā, beigi forši. Bet, atbraucot mājās, tu vispār nevarēji aizmigt, sapratu, ka rokai kaut kas tur galīgi nav labi, aizbraucu pārbaudīties, un tur 3 mēneši ārā. Kaut kāds sliktākais, kas varēja kauls salūst, kaut kāds mazais, bet viņš beigi ilgi dzīstot. Izkrita ārā, uzreiz, it kā pirms tam tur valdes beigi tur lielī, ka būs, tagad viss būs forši un tā, bet pēc tās traumas atgriežoties, uzreiz grūti bija beigi ielikt atkal spēļu ritmā. Un, arī jāatzīst, es vēl nebiju beigi gatavs, protams, tas tā līmeņa atšķirība no amatieru līgas līdz tam. Kaut arī tobrīd tas VFL nebija tik spēcīgs kā tagad, bet arī tobrīd es tā īsti nevarēju neiespēlēties, ne es tur savu lomu atradu, ne pielietojumu. Tā es spēlēju vairāk tā kā pa saspēli, bet tīri ar bumbu daudz es īpaši neko nedarīju. Un tur atslēgas spēlētājs bija Aleks Renfro, un ap viņu tur tika visu spēli būvēt, un tad es tur vairāk tā pa malu kaut ko skraidīju, vairāk sedzu un saspēlnieks pa visu laukumu. Tā kā es tur īsti ne to, ko man liekas, būtu jādara, darīju īsti. Bet tas jau arī saprotam, jo es biju jauns, bet valdes diezgan daudz uzticējās laida laukumā, bet īpaši no tā nekāda labuma nebija, es neko īsti nerādīju. Vispār neatceros, vai kādā spēlē pēc tam sezonā vispār būtu tur kāds 10 punktus, man liekas, pat nebija iemetis. Man tā liekas. Es tā īsti neatceros, bet es atceros, ka ļoti maz es tur metu iekšā un vispār metu pa grozu un spēlēju slikti un pats nebija apmierināts. Paspēlēju laikam 1,5 mēnesi un izmežģīju Potītes studentu līgā šeit pat LSPA zālē. Un atkal izkrita uz 2 mēnešiem, un tas tādu uzticību nedaudz sagrāva. Un treneri arī, ja es biju paprasījis Koļam, vai var spēlēt, viņš atļāva. Valdes izrādās nezināja par to, un tāpēc tam beigās es biju vainīgs aptuveni. It kā gandrīz vai, ka bez atļaujas spēlēju un tā. Bet pēc tam 2 mēnešiem atkal, kamēr atvesļos no Potītes, sanāca, ka bija jau tās gandrīz vai izšķirošās spēles atkal. Nāca klāt, ja es visu sezonu neko neesmu rādījis, skaidrs, ka man tur loma nebija, bet valdes tāpat laida laukumā un pamatā pat dažreiz laida un noteikti, ka bija komandas vidū tāda neizpratne, kāpēc vispār man laiž laukumā. Es kaut kāds jaunais, kurš visu sezonu neko nav rādījis un spēlējis, bet valdes tāpat uzticējās, laida, es tāpat neko īsti nerādīju. Un tad notika tā, ka valdes aizgāja no trenera un Koļa bija galvenais. Un pie Koļas es vispār nereiz netiku laukumā. Nereiz netiku laukumā. Bet tad arī bija izšķirošās spēles un var arī saprast, viņš tomēr jauns treneris tikko. Pie viņam tur vajadzēja pēc iespējas labāku rezultātu, nevis kaut ko mēģināt tur izspiest no manis. Tā kā tas pirmais gads bija tās diezgan neveiksmīgs un grūti iejusties bija, bet Kas sekoja pēc tam, jo it kā bija arī runas par tavu dalību Baronu sastāvā? Kas īsti tur tā kā nojuka? Bija tā, ka tā sezona beidzās, un tad Kurtinēti uzaicināja kā galveno treneri. Tad es laikam mēnesi notrenējos, un viņš sāka trenēt tikai pēc, sākumā bija fiziskās sagatavotība, tad laikam nedēļu pie Kurtinēša es notrenējos, valdes bija kā ģenerāla menedžeris laikam. Un man bija paralēli pārbaudas gāja Stradiņos, un Stradiņos pateica, ka atrada kaut kādu vainu tajā sirdī, un pateica, ka nav ieteicams sportot un slodzes likt un tādā garā. Valdes uzreiz sabijās no tā un pateica, ka man jāiet labāk mācīties un kad labāk basketbolu nespēlēt un tā. Tā kā arī līgumu līdz ar to viņi arī laužot. Cik es pēc tam dzirdēju, ka Kurtinētis esot bijis tā kā pret, jo pa to nedēļu es laikam pat varbūt viņam kaut kādā ziņā iepatikos. Un viņš gribējis kaut kur uz Lietuvu pat esot aizsūtīt man tur pārbaudīt pie kodiem tur ārstiem. Un tā, bet noteikti, ka tas bija tikai tā, ko man pateica pausu galam. Līdz tam lieta neaizgāja, bet un tad beidzās tas VFL periods, un es biju aģentūrā pie Mārtiņa Lauvas, un viņi meklēja citus variantus. Bija kā doma, ka Barons būs pa pusē tāda aģentūras komanda, pa pusē tas Barons, ka viņam tur nebija īpaši finanses. Un tāpēc tur visi aizgāja. Medis aizgāja, kas tur bija Arķoms, Dāvis Bertāns, mūs visus uz turieni aizsūtīja. Tur bija jauns treneris Uvis Helmans, viņš tikko pirmo gadu sāka trenēt. Un arī kaut kādu nedēļu notrenējos, it kā tā, un tad Uvis arī uzzināja, ka man tās problēmas ir. Viņš pirms tam laikam tā īsti nezināja, viņa kaut kas uzzināja, pateica, ka es tur esot ģībonī, kritis laukumā un vēl. Kaut arī tā nekad nav bijis. Un viņš tā sabijās arī. Viņš saka, iedomā tur nedēļu laika padomāt.
Un tad es gāju uz treniņiem, bet trenēties man neļāva ar viņiem. Es tur maliņā kaut ko mētāju, tur nezinu, kāds nostiprinošos vingrinājumus pildīju. Tā es to nedēļu nogaidīju. Viņš laikam pateica, ka vēl 2 dienas viņam līdz pirmdienai, lai es iedodu padomāt. Viņš padomāja līdz pirmdienai un pateica, ka lai es tur piedodu un tā, bet cilvēcīgi, lai es saprotu, ka viņš kā jauns treneris negrib uzņemties atbildību, tomēr viņam bail ir. Un tad it kā bija tas nākamais variants pie Ziedoņa Jansona atpakaļ uz otro LBL2, nākt uz DSN. Bet tā kā vēl viens variants bija LU, bet arī nebija skaidrs, vai viņiem pirmo gadu izveidījās komanda, nebija skaidrs, vai ņems vai neņems, vai arī baidās, nebaidās. Bet tā kā es pirms tam jau biju studentu līgā nospēlējis, pieņem tad, kad es tur to kāju izmežīju, un pēc tam arī finālos mēs laikam uzvarējām. Es gan finālā pats nespēlēju, bet mēs uzvarējām studentu līgu, un Mārtiņš Zībarts jau toreiz bija treneris. Un viņš laikam tā kā nebaidījās, jo zināja, ka es jau pie viņa biju spēlējis, un piekritu paņemt komandā uz LU, un tomēr tas ir LBL, nevis uz LBL2, un es biju tā, diezgan priecīgs, kad ir tomēr iespēja vēl uzspēlēt. Jā, un tā viss tam tas aizgāja tā. Kompresijas apģērbs, komandu ekipējums, sporta uzturs, Mueller sporta teipi un ortozes, inventārs sporta zālēm, hallēm un arēnām. Bestsportteam.com – labākā izvēle sportam. Ko tu sagaidīji no LU posma, jo tomēr jauna komanda, vai ne? Tikko sāk augstākajā divīzijā. Kādas bija tās ekspektācijas? Tādas mēs arī sapratām. Mēs un turība, pa lejas galu tur īsti citu variantu laikam nebija. Un īstenībā sezonas laikā mums tur laikam 0-11 bija sākums. Tur es atceros, bija joki, ka būs kā Brooklynas Nets tiem. Toreiz bija laikam New Jersey Nets vēl. Ka viņiem bija 0-18, ka mums būs tāpat. Tad viena spēle kaut kā, es pat neatceros, ko mēs pirmo uzvarējām. Bet uzvarējām. Un tad kaut kā tā spēle sāka uzlaboties un sapratne. Un atceros, pat Valmieru beigās uzvarējām ar nepilnu sastāvu. Es pat pats tajā spēlē nepiedalījos, bet atceros, ka uzvarēja Džeki un pārliecība parādījās. Un tad jau tas spēles, tas zīmējums un vispār tā spēle daudz cerīgāk bija arī turība laikam. 2 reizes uzvarējām, 2 reizes zaudējām. Tā kā tā sezona bija tāda, kāda viņa bija, bet es domāju, ka cerības aptuveni tādas arī bija. Bet man pašam arī bija vēl pirmais tas gads tāds. Īsti nevarēja saprast, vai Zībarts baidās mani laist laukumā vairāk, vai viņam neapmierināja, kā es spēlēju. Īsti viņš man neteica, kāds ir iemesls. Un man liekas, ka vispār pamatsastāvā izgāja tikai pāris spēlēs varbūt. Otrajā pusgadā tas vispār nevienā laikam neizgāja. Kaut arī kā bija rezultatīvākais, bet tā loma komandā nebija tāda. Es biju nedaudz tāda, likās, ka varbūt vairāk es varētu spēlēt vai tā. Un nezinu, tā ir līdz šim brīdim. Nezinu, kāds bija iemesls, kāpēc mani mazāk laida laukumā. Bet noteikti, ka spēle aizsardzībā es tur automātiski tā kā man tā sirdi problēmas sākās, es automātiski sāku taupīties, laikam varbūt vairāk nekā treneris gribēja, lai es to daru. Un es to zemapziņā negribēju baigi sačkot, bet sačkoju diezgan daudz laukumā. Un aizsardzībā nestrādāju ar pilnu atdevu, tas laikam arī trenerim neapmierināja, tāpēc tas pirmais gads bija tāds, pa pusē. It kā sezonas vidū tur bija kaut kāda piedāvājuma atkal aizbraukt uz Himkiem atrādīties. Vēl kaut kur. Tie cilvēki, kas man bija apkārt, visu laiku mēģināja vēl kaut kur, bet tas jau bija izdomājis, ka vajag laikam tomēr pamācīties un neskriet prom, atkal es aizskrietu prom, kaut kur atrādīties, man tur pēc pāris nedēļām atkal varbūt izmestu, tad vai te ņemt atpakaļ. Īsumā bija tā, ka, ja mani paņēma uz LU, man tur viss apmierināja, un es negribēju vairs nekur mēģināt skriet, un es gribēju, konkrēti pabeigt mācības, tāda vīzija man bija no paša sākuma, plus līmenis labs, tomēr loma komandā, komandas bija, viss no pirmā gada īstumā tā apmierināja. Vienīgais, es saku, tas pirmais gads bija tāds, ka nevarēja īsti saprast, kāpēc man tā nesanāca viņš. Vefu un Baronu tā kā baidījās, viņi baidījās ar tevi uzņemties saistības dēļ veselības, teiksim, no tādiem pašiem Himkiem. Nāc piedāvājumu, tu minēji. Cik tas piedāvājums bija noteikti,
kad tur bija kāds cilvēks, varbūt tas bija Zlatans Presičs, kas bija tajā aģentūrā, viņš pēc tam aizbrauc uz Himkiem vai arī Guntim vai Mārtiņam Lauram tas nopelns. Es īsti pat tā gluži neatceros, kam bija tas nopelns, kāpēc sarunāja, ka mani varētu aizvest uz turieni atrādīties. Bet noteikti, ka tas bija tāds, ka mani kāds tur lobēja iekšā, nevis, kad konkrēti viņi gribēja mani. Jo viens jau tādu spēlētāju taču nezināja, ne tur varēja kaut kur apskatīties, kā es spēlēju. Tas bija vairāk, es domāju, tāds, ka mēģināja mani kaut kur iefīrēt iekšā. Nu, tā. Labi, atgriežoties pie LU, kas tavuprāt ir tie varbūt tie faktori, kas ļāva LU no lejasgala komandas kļūt tomēr par vienu no play-off komandām? Tas ir, kas ļauj tā komandai izaugt. Pēc pirmā gada nomainījās gan treneris, Mārtiņš aizgāja, Zīberts prom, atnāca Arturs Soskis Rubens. Sastāvs gandrīz vai arī viss nomainījās. Un, kas mums tur bija, Rudolfs Rozīts, Einārs, šit kā spēlētāji ziņām tobrīd bija gatavāki spēlētāji, viņi kaut kur bija uzspēlējuši gan Baronā, gan Tukišs Liepājā. It kā bija tā komanda pieredzējusi sāk, tobrīd bija. Un arī likās, ka varbūt pat, arī treneris it kā pieredzējušāks. Pēc sastāva varbūt mums tobrīd bija jāspēlē labāk. Bet sanāk tā, ka paņēma visu pilnīgi jauns sastāvs. Un džeki arī mēs tur, piemēram, Kristaps Dārgais, tādi jaunāki, gribošāki, pierādīt sevi vēl varbūt kaut kādā ziņā perspektīvāki varbūt, jo tie bija džeki, kas tobrīd pirmajā gadā spēlē, viņi, man liekas, jau nemaz negribēja izsisties nekur augstāk, viņi bija ar mieru ar to. Tad no iepriekšējā tā gada, kad atnāca Arturs Sockis, viņš arī savāc tādu sastāvu, kas ir tādi gribošāki spēlēt un tādi jaunāki, azartiskāki varbūt. Kaut kādā ziņā nepieredzējuši, bet tā komanda, sanāca no paša sākuma, jau mums diezgan viss tā cerīgi aizgāja, kārtīgi trenējāmies un nezinu, kaut kā aizgāja tā spēle. Noteikti trenera nopelns un arī līdz ar to, ka tā sistēma visa auga. Pirmajā gadā nebija tik profesionāli, tomēr vēl gan varbūt no vadības kaut kādas puses, tomēr viņi tikko pirmo gadu ar profesionālu komandu. Viss pamazām auga, ne tikai, piemēram, tur komanda vai tur spēlētāji, bet arī viss no paša savu apakšas tas nāca tie impulsi, kad darbs ir daudz profesionālāks un arī augsne nedaudz labāka kļuva ar to, kad, piemēram, 18 atnāca, jau nedaudz pārliecība, ka tie ir jāuzvar. Tad atnāca tur tās komandas nedaudz vājākas kļuva, un ņemamākas jau teorētiski pat kļuva. Un tad tā viss tas aizgāja kopā. Tev bija iespēja uzspēlēt gan pie Zīberta, gan Visocka. Kas ir tās lietas, ko tu varbūt paņēmi no šiem treneriem? Vai bija? Pie Zīberta noteikti atšķirās vairāk ar taktisko domāšanu. Viņam bija viņš ir labs taktiķis, to visu Latvijā zina, un arī varēja just to, ka viņš tam nopietni piegāja. Tas bija noteikti daudz paņemts tikai tie taktiskā ziņā. Un no Artura Socka Rubeņa noteikti, kad tādas cilvēciskās īpašības cīņa raksturs, tas, ka viņš konkrēti tic un liek tā visiem tiešām cīnīties un tādas tiešām cilvēciskās īpašības, uzticība un tādas lietas. Pārlecot jau par aizvadīto sezonu, teiksim, ja tev būtu jāsasumē, kas bija tie plus mīnus gan komandai, gan tev kā spēlētājiem? Ja no pirmās vai no šitām tieši pēdējām divām? Pēdējo sezonu tieši, tagad aizvadīto. Mīnusi komandai. Varbūt nedaudz pietrūka mums garā spēlētāji. Tieši tāds, kā pirms tam bija Zintis Plivda. Varbūt kāda cita, nedaudz pietrūka to atlaicošo bumbu. Bieži vien uz tā rēķina arī tās spēles dažas, kas varbūt to sezonu varēja padarīt vēl labāku, pietrūka. Un labās puses noteikti bija tas, ka mēs bijām ļoti agresīvi, cīnījāmies. Varbūt agresīvi ne tīri tādā kaut kādā, jo bija dzirdēts, ka varbūt liekas, ka mēs nepietiekami cieši dažreiz sedzam un tā. Bet bija tie momenti, kad mēs paņēmām tā ciešāk aizsardzību un sākām sekt, tad tā spēle uz urā uzreiz gāja, mēs uz ātriem skrējām, mums bija tāds, ka mēs varējām vienā momentā to spēli salauzt. Tas mums bija komandas lielākais pluss šogad, ka mēs, man liekas, kādas, es nezinu cik, bet 6-7 reizes no 11 punktu -15, pat, man liekas, 18-19 bija spēles, kur mēs atspēlējāmies un uzvarējām.
Un pārsvarā bija tā, ka ja mēs sākam atspēlēties, tad viss aizgāja, un mēs arī atspēlējāmies un uzvarējām. Es tā īsti neatceros, varbūt bija kāda spēle, ka mēs atspēlējāmies, bet nepietika. Noteikti, ka bija, bet bija daudz tās spēles, ka mēs atspēlējāmies un uzvarējām. Tas bija tāds komandas raksturs, varētu teikt. Tas mums bija tiešām plus šogad. Un par sevi, ko es varu teikt? Sezonas sākums bija nevisai labs. Tas, ka potīti bija vasarā saites saplēs un atceros pārbaudas mačos un sezonas sākumā procents bija vienkārši drausmīgs. Es nekādīgi nevarēju iemest. Varbūt nedaudz bail bija par to kāju vēl metienā uzlicot. Negribēs uzlikt kādu mums kājas vai vispār nebija formā, bet tur pārbaudas spēles bija 1 no 11 visu laiku un šī tāda te procenti. Un tad likās, ka varbūt šogad nesanāks tik laba sezona. Un mēģinājām meklēt iemeslus, kāpēc tā sanāk. Tad sezonas sākums, nebija tik labs, bet pamazām ar treniņiem un ar visu atgriezās tā pārliecība un spēles garšas. Arī tomēr jauni spēlētāji daudz atnāca, mums atkal vajadzēja pietaustīties bišķiņ. Un tās lomas sadalīt, un tad atkal viss nostājās savās vietās. Uzskatu, ka sezona bija laba, un ja par mīnusiem, noteikti, kad atkal tajā pašā aizsardzībā var labāk nospēlēt. Un metienu procents tieši 3-punktnieku man bija iepriekšējā gadā bišķi labāks, bija 3,8, šogad tikai 3,3. Un arī tikai sezonas beigās viņi tā pacēla bišķiņu uz augšu. Sezonas sākumā es saku, tā galīgi nekrita. Uz beigām it kā bija ok. Par plusiem, kas savā spēlē, noteikti, ka transition uzbrukums pusātrie. Un tāda apspēlēšana 1-1, tas tā vienmēr man ir bijis tāda plus, un tas arī laikam ir tāds. Teiksim, tu jau minēji, ja tev būtu varbūt pašam kaut kādas savas kvalitātes, labās īpašības jāizceļ, kuras tās būtu, lai kļūtu par MVP, kur tu saņēmi šo sezonu? Kas tavuprāt bija tie, kas tev ļāva to sasniegt? Īstenībā jau pirmām kārtām, protams, tas ir komandas nopelns, tāpēc, ka pirmkārt mēs labi visi komandu nospēlējām, otrkārt komanda man uzticējās. Treškārt, komanda met iekšā pēc manām piespēlēm, kuras arī tomēr ļauj sasniegt to, piemēram, MVP tikai ar punktiem. Tas, ka palīdzēja komandas biedri, bet ar ko pats, noteikti ar to, ka es daudz uzņēmos un tīri tādu līderu lomu paņēmu uz sevi un daudz metu, daudz uzņēmos, daudz gāja garām. Kaut kas arī izdevās, protams, kaut kas neizdevās, bet es domāju, ka tas, ka tieši es biju līderis komandas, tas arī tā. Uzņemoties šo līderu lomu, noteikti arī dabūja kārtīgu sekšanu. Ir kāds LBL spēlētājs, pret kur bija grūti spēlēt tiešām, kas es atceros, tad, kad sezonas sākumā bija pirmā spēle pret VF un es vēl nebiju formā, tad atceros, laikam, Rolands, Īģis mani sedza, un es uzreiz iemetu, laikam, pirmajās pāris minūtēs 6 punktus. Un, laikam, Jahovičs pienāca un paprasīja, lai samainamies, ka Jahovičs tagad mani seks. Un Rolands pateica, nē. Un izskatījās, ka viņš to paņēma pie sirds, kad tāda situācija radās. Un to viņš man tā paņēma, kad es vispār īsti neko nevaru izdarīt. Es gan centos sākumā, man nesanāca, viņš visas kustības minēja uz priekšu. Es nebiju formā, es vairs neiemetu savus metienus, viņi gāja dablos pie pick and rolliem. Es atceros, ka tas bija drausmīgi. Un, tieši Rolands, viņš arī nereiz transitionā neatstāja visu laiku. Pieskatīja mani. Man ļoti grūti gāja pret viņu tieši driblējot un mēģinot kaut kā apspēlēt tā. Bet pēc tam, ko es atceros, otrajā spēlē sedza mani jau strēlnieks, un viņš ļoti labi sedz tieši bez bumbas pa saņemšanu un, piemēram, skrienot ārā pēc blokiem. Viņš visu laiku ir astēpā aiz muguras un visu laiku, jebkurā brīdī var izsist, un vairākas reizes ir bijis, ka izsit arī, kad tu it kā skrienjot līdz saņems to bumbu, viņš jau hop izsit ārā to bumbu. Bez bumbas viņš, man liekas, ir labākais sēdējs Latvijā, bet ar bumbu, kad es esmu, tad jau man viņi ir vieglāk apspēlēt, piemēram, nekā Rolandu, jo Rolands tāds varbūt kājās nedaudz ātrāks un viņš tās kustības uzmina nedaudz labāk. Bet, strēlnieks ir tāds, kas tieši apgrūtina to spēli un visu kopumā. Tā. Labi, aizejot atpakaļ pie playoffiem, kas varbūt tavuprāt bija, kas pietrūka, lai pārvarētu to Valmieru? Viņi paņēma bronzu, bet jūs reāli bijāt tā komanda, kas varēja apturēt viņus jau playoff pašā sākumā. Pirmo spēli uzvarējām, un tad sanāca, ka tas pēdējais solis tik vēl jāspēr. Mājās tā spēle galīgi nesanāca, tāpēc, kad reboundos zaudējām ļoti, viņi gāja pēc visām bumbām, mēs no paša sākuma nepaņēmām, un tad viņiem tā spēles garša aizgāja. Un es uzskatu, ka atlaicošās bumbas
tieši otrajā spēlē bija pilnīgi noteicošais, kāpēc mēs zaudējām. Un tad trešajā mēs it kā bijām vairāk gatavi tieši reboundos. Man liekas, ka arī mēs tik traki vairs nezaudējām. Mēs laikam zaudējām tāpat rebounds, bet netika noteicoši. Un trešajā spēlē es galīgi nenospēlēju savā līmenī. Bet mums arī bija tāds uzstādījums uz spēli, kad no manis negāja palīgā. Viņi sedza mani ļoti cieši. Un bija uzstādījums, ka es stāvu stūrī un manā malā spēlē pick and roll dārgais ar Mārci vai Mārcis ar Hariju. Un tad sanāk, ka viņam neiet palīgā no manis, un tad viņiem ir vieglāk izspēlēt. Un arī tā spēle Mārcim un Dārgiem un Harijam visiem aizgāja. Un man pirmos kaut kāds 3-4 metienus no apakšas savus aizmetu garām, kādus es parasti iemetu. Tā gadās sportā, tas nekas traks. Es par to īpaši nepārdzīvoju, bet es arī negribēju ņemt baigi uz sev to spēli, jo redzēju, ka citiem iet, un tas rezultāts arī diezgan normāli iet. Nik pa laikam bija tā, kad es atkal paņemu vienu metienu, neiemetu, pieņemsim. Tad es atkal neņēmu vairs uz sevi, nerautu to spēli. Pietrūka, laikam, man bija no spēles 1-9 tajā spēlē. Pēdējos gan es 2 vai 3 uzmetu tur jau pēdējās minūtē, kad vajadzēja atspēlēties pāri rokām, tur trojkas. Tas varbūt jau nebija gluži, bet tā, rūpi sakot, 1-7 būtu, es iemetu 3-7 kaut vai tur 4-7 kā parasti, tad tā spēle jau mēs būtu viņu laikam uzvarējuši. Varbūt, jau būtu. Jo vēl minūte līdz beigām ir -1. Spēle bija līdzīga un pietrūka. Ja tieši skatīties uz manu pienesumu, tad tā trūka, bet spēles zīmējumā, tā arī to Kaufmanu mums nesanāca īsti nosakt. Viņš uz play-offiem baigi ieskrējies un met ļoti smagus metienus iekšā un rāda augstu klasi tiešām, bet bija momenti, kad mēs bijām sarunājuši, pieņemsim konkrētas lietas nosakt un neizdarījām. Un varbūt tad tie pāris punkti, kas tieši varbūt tas, jā. Veiksmi, jā. Play-off sakrā diezgan interesanti epizode, esot bijusi ar Kristapu Brigmani, kurš esot nodzīnis bārdu. Kas tur īsti bija? Bija tā, ka mēs it kā sarunājām tā kā iepriekšējā gadā, kad visi daudzēsim bārdus. Laikam es nezinu, vai nedēļa vēl gluži nebija pagājusi, vēl tur īsti nevienam neko nevarēja redzēt, vai tur vispār kāds ir vai nav, bet viņš noskos, viņš arī to nenoliedza. Kā noskos, nenoskos, iepriekšējā gadā arī kā bija kaut kas noskuvies un neturēja īsti to solījumu, bet šogad it kā viņš vienīgais sanāk tā, ja pirms tam bija kādi 3 cilvēki, 4 iepriekšējā gadā, tad viņš šobrīd vienīgais bija. Un tas komandas tāds gars un atmosfēra mums bija tāda visu laiku draudzīga, mēs visu laiku jokojāmies visu gadu jau viens par otru. Un kaut kas ieminējās garderobē, vai kaut ko izjokojam. Arī aktuāli bija to brīdi, kad Golden State tur, laikam, Festusam Ezilī bija mašīna ar popkornu, vai gan arī riteni noskrūvējas, gan kaut kāda vēl komanda viena, es pat īsti neatceros NBA, un kaut kā tas bija aktuāli. Un mēs izdomājām, kaut kas ieminējās, un tad tā ideja tika garderobē no rīta apspriesta, ko lai varētu izdarīt. Visādi varianti bija, tā izdomājām vienu tieši. Un sarunājām pirms vakar treniņiem, ka mēs, ja zinām, ka viņš vienmēr agrāk atbrauc treniņu, tad aizgājām visa komanda. Jā, tur aptinām ar to pārtikas plēvi visu un riepu noskrūvējām nost. Ienesām garderobē viņam. Tā likās, viņš tāds foršs, draudzīgs un tāds, labsirdīgs džeks nenormāli. Likās, ka gan jau viņš neapvainojas, nekas jau tur traks nav, bet īstenībā beigās izrādījās, ka viņš to diezgan tā pie sirds paņēma to visu to tur. Un kad mēs mēģinājām ar viņu runāt un kaut kā varbūt tur nedaudz atvainoties, un viņš tāds nedaudz varēja just, ka viņš tā negribīgi gan runā pirmās dienas, gan tāds, bet man liekas, ka pēdējās treniņos jau varēja just, ka viņš jau aizmirs. Bet es tā īsti līdz beigām nesaprotu, kāpēc viņš apvainojas, jo nekas traks tur nav, to riepu uzskrojot 5 minūtes atpakaļ un pārtiks plēvi jau viņa nekādas nepēdas, neko neatstāja. Tas arī, pie tam viņam palīdzēja pāris džeki to visu sakopt atpakaļ. Tā kā es uzskatu, ka nekas traks tas nebija tāds. Cik liela vispār tā komandas daļa ir šādi joki LU sistēmā? Diezgan daudz jau no pirmā, no pirmā varbūt ne, bet pēdējie 2 gadi kopš Visockis Rubens ir atnācis un mums tas kolektīvs izveidojies tāds draudzīgāks nekā pirmajā gadā. Pirmajā gadā bija tāds nedaudz tāds daļās sadalīts. Kaut kas 2-3 cilvēki tādās grupiņās nebija tā. Tad no tā gada jau viss baigi smieklīgi un tā mēs Zintis Plivda liela daļa, viņš tāds smieklīgs džeks un bļaus tās visu laiku kaut ko izdomā. Tad mums tur katram bija par ko pasmieties viena pa otru un
īsti neviens tur beigi neapvainojās par tādiem jokiem. Tad es uzskatu, ka tā ir tiešām liela daļa jebkurā kolektīvā. Ja tas viss notiek draudzīgi un ar jokiem, tad arī, es domāju, laukumā tā sapratne un uzticēšanās un viss tas nāk atpakaļ. Varbūt ir vēl kāda epizode, kas palikusi prātā, kādu iznesat cauri? Visādas bildes ir līmētas garderobē, parasti dārgais, tur viņam mājās printeris, tad viņš parasti to uzņemās sev. Tad ir botas tur sašņurētas un kaut kas tur pildbumbas somās, vai es nezinu. Kaut kādi tādi standarti tie, kas ir tādi basketbola aprindās izplatītie jociņi, tad tie ir. Arī tas, ka mēs pagājuši gadu bijām sarunājuši tās bārdas audzēt un beigās sarunājām, ka mēs noskūsim bārdas un atstāsim mūsus un iesim uz Kojotiem pēc pēdējās spēles, pēc Liepājas. Tad tā arī mēs izdarījām, tad arī varēja pasmieties, kā kurš izskatījās tur, kam tur šofera ūsas bija, kam tur vispār nebija redzams viņas, tādas gaišās. Tad bija jautri un tā smieklīgi. Kompresijas apģērbs, komandu ekipējums, sporta uzturs, Mueller sporta teipi un ortozes, inventārs sporta zālēm, hallēm un arēnām. bestsportteam.com – labākā izvēle sportam. Tu minēji par to, kad no tevis gaidīja līderu sniegumu, tā arī bija. Kā pašam izdevās ar to tikt galā? Tomēr ir gaida, ka tu rādīsi kaut sniegumu katrā spēlē. Kāds ir? Jā, es jau no jaunatnes līgas biju Rēzeknē un sanāca, ka tur es biju līderis visu laiku un arī es domāju, ka rakstura īpašības noteikti kaut kāds genos vai kaut kur rakstura īpašības man ir tāds, ka es varu būt līderis un man arī patīk būt tādam. Tad atzīstot uz Rīgu, tur vairs nebija līderis un tāpēc arī tas sniegums no manis nebija tāds, tā kā gribētos, jo man liekas, ka es varu spēlēt labi tikai tad, kad esmu līderis un tad, kad es neesmu, tad tas sniegums ir tāds vidējs, tā kā visiem aptuveni. Es jau sapratu, es kā no VF atnācu teorētiski uz LU, man jau vajadzētu būt līderim, pēc aptuveni tiem vārdiem, kas mums tur bija savākušies, to jau nopratu, ka man vajadzētu ņemt uz sevi to spēli daudz, un es arī ņēmu, un salīdzinoši pirmajā gadā arī tajā pie Zīvarta uzbrukumā bija ok, es domāju, tur liela pretenzija nebija, bet par to aizsardzību bija vairāk jautājumu. Un tad ar nākamo gadu es mēģināju vairāk sev piespiest un to fizisko formu sev, jo tomēr trenēties arī uz pilnu slodzi visu laiku nesanāca, jo tā sirds traucē. Un tāpēc tas jautājums, kāpēc es nespēlēju aizsardzībā, bija drīzāk saistīts ar to, ka man nepietika spēka gan uzbrukumā, gan aizsardzībā atstrādāt. Nevis es negribēju uzvarēt vai es negribēju tur nosakt. Es vienmēr gribu nosakt, bet tas jautājums, cik daudz es tur nostrādāju pa saņemšanu vai pēc tam, jau tā. Tie nākamie 2 gadi jau, pirmajā gadā es jau biju rezultatīvākais pie Zībarta, nākamajā gadā komanda nomainījās, es it kā paliku, un tad es sapratu jau, ka man jābūt līderim, ka man jāņem uz sevi arī treneris Arturs Visockis Rubins, arī teica, ka man jābūt līderim un ka man jāuzņemās tā spēle, bieži iedrošināja. Tad šogad jau tas arī bija diezgan paredzami, ka man jābūt līderim, jo komandas kodols saglabājās. Nekādi baigi jaunie, visi jaunie atnāca, kas 93. gadi, nekāds tāds džeks, kas varētu uzreiz paņemt uz sevi līderu lomu, nebija. Un es arī komandas kapteinis paliku 2. gadu pēc kārtas, tāpēc es ar to domu jau biju gatavs un arī biju apmierināts. Tu minēji tās sirds problēmas. Kas īsti tur ir, varbūt var sīkāk pastāstīt? Un cik ļoti tas atsaucās uz darbībām laukumā? Var atsaukties? Konkrēti tur diagnozes saukt nav jēgas, jo tā neviena neko neizteiks, bet ārsti teica, kas bija slēdzienā, tur mājās sēdēt nevajag, bet sports tur 50, 60, 70% no maksimuma. Tā ir ieteicams, vairāk nē. Tas ir tāds ārstu slēdziens. Konkrēti, kas tur ir un kas nav, tur var nekas nenotikt un var arī diezgan traģiski tas beigties. Bet tās sajūtas man ir, no 16, jau uz 16 laikā sākās, jau 7 gadi pagājuši aptuveni, es jau zinu, kādas viņas ir un kā es viņas varu mainīt, ietekmēt, varbūt, lai nesākās tie pārsitieni, jo man izsitās no ritma dažreiz un jūtos es
aptuveni tā kā tagad, nekas nemainās. Tikai es jūtu, ka man sirds tur dun, tur vispār pilnīgi nekāda ritma nav spēcīgāk, tā kaklā, tā kā sitās. Tādā ziņā diskomforts ir, bet ne galva reips, ne man tur slikti paliek, nekas tāds nav. Bet, protams, ka tas zemapziņā tas traucē. Bet, bez tiem pārstieniem es esmu tā kā iemācījies, lai viņi nesākās. Bet, es jūtu, ka viņi var uznākt, tādas sajūtas man pastāv, un tad tajos momentos es piebremzēju, un tas ir tīpaši slodzi uzsākot spēļu sākumos vai no maiņas, kad es uznāku, vai kad ir rīktīgi skriešana, tad tajos momentos es zinu un es to jūtu, un pa šiem gadiem jau, ja pirms tam man sākās tie pārstieni, tāpēc, ka es ik pa laikam aizmirsu par šo problēmu, tad tagad es to no galvas nekad neizlaižu, un automātiski es to kontrolēju visu laiku jau. Pat pie jebkurām slodēm tas pat nav basketbolā, tas ir pie, dažreiz vasarā pat repēm ejot augšā, es neeju pārāk ātri, lai nesākās tie pārsitieni un lai nekāds diskomforts nerodās. Un, tas jau man ir automātiski iegājies pa šiem 7 gadiem, un nezinu, pagaidām es tā īsti no tā nebaidos, un esmu iemācījies ar to sadzīvot un spēlēt tā, kā es to varu, protu. Tā. Tur īstenībā nav iespējams kaut ko darīt lietas labā, lai vispār atbrīvotos no... Nē, tas nav nekas tur iespējams neko darīt, jo vispār pati sirds ir tā kā vesela, visi tie vārstuļi izējas, visi tur ir normas robežās, bet konkrēti kaut kādi impulsi parādās, no kā tie impulsi parādās, kāpēc tas ritms izsitās, kaut kas nepatīk organismam, vai to nevar īsti ārstēt. Tur nav kaut kāds konkrētas impulss no vienas vietas, kur viņš nāk, tad varētu tur kaut kādas asinsvadas piededzināt, tur visādas tādas ir iespējas, bet manā gadījumā neko nevar tur darīt. Un tagad es arī eju pārbaudēm, it kā katru vasaru mēģinu, atkal it kā tās pašas pārbaudes, kuras es veicu, bet es veicu viņas pa jaunu, pastīties, varbūt kaut kas ir mainījies tur, varbūt arī kaut kādi aparāti ir mainījušies, varbūt kaut ko citu varēs atrast. Tā kā es to lietu mēģinu tā. Uzmanīgi. Jā. Cik es saprotu, mēs tev LU sastāvā nākšā sezonā neredzēsim? Tā ir, jā? Jā, visticamāk, jā. Un kādi ir tavi nākotnes plāni? Tā kā bakalaurs ir iegūts un it kā jau tad 3 gadi ir nospēlēt un jau jānāk vietā nākamajam un jāpierāda sevi un vispār kopumā par LU var teikt tikai labākos vārdus, jo nākuši daudz spēlētāji par Hariju, tagad par Dārgo ir interese liela diezgan. Zintis no pagājušā gada spēlē jau profesionāli. Tā kā, tā ir tāda tā kā talantu attīstība, varbūt, kuri nav paši top talanti, kuri tiek uzreiz lielajos klubos, bet tāda no vidējā slāņa te var diezgan labi izsisties. Bet ko par sevi varu teikt? Es gribu pamēģināt, kaut kur uzspēlēt kaut kur, nezinu, konkrēti vēl neko negribas teikt. Ir kaut kādi varianti, viņi tiek apkopoti. Guntis Šenhofs man tajā lietā ļoti palīdz, un lai man pašam nav jālauz galvu un tur viss jāapziņo, tad viņš nav nekāda ieinteresēta persona, tāpēc viņam uzticos, viņš vienkārši to dara aiz labu prātā, viņš no Rēzines mani atved, un viņš man palīdz tos variantus izdomā, kas būtu labāk. Un šo gadu tā kā mēģināsim profesionālā tādā režīmā paskatīties, kā ies. Uzreiz nelikt kaut kur, nemēģināt kaut kur ielikt baigi, bet konkrēti tikt laukumā, lai man laiž laukumā, kaut ko noteikti arī nopelnīt un paskatīties, kā jutīsies veselība, kā viss notiksies. Un, ja būs viss kārtībā, tad cerams pamazām vēl kaut kur var būt. Kas ir tas basketbols, kur tu sev redzētu, vai varbūt līgas valsts, vai ir kaut kāds virziens? Es domāju, ka noteikti, kad tas ir no trenera atkarīgs, kāds ir treneris, kad ir atkarības starp Eiropu, pieņemsim tur un Ameriku, vai tur kaut kādu Ķīnu, vai tur Ārābu Emirātiem, es nezinu, Āfriku, bet konkrēti, es domāju, ka tas tāpat ir no trenera atkarīgs, jo arī tajās valstīs ir, pieņemsim, Eiropas treneri, un viņi piekopja savu basketbolu, un viņi tur mēģina viņu ieviest. Man noteikti, kad brīvāks basketbols, kur var improvizēt, pusātrajos skriet, tas ir tas, kur es sev varu labi parādīt, jo, pieņemsim, tur stāvēt stūrī un mest trojkas, vai tur skriet stagerus, vai tur, nezinu, tur
postā dot. Vai tur, to var jebkurš cits arī izdarīt. Labāk noteikti par mani kaut kāds 1,95 džeks. Tādu ir pilns, kuri varētu to izdarīt labāk un vai tikpat labi kā es. Un tāpēc es nesaskatu, kad tur es varētu kaut ko labi parādīt. Man nav tur snaipera dotības kaut kādas beigās tur iemest tur trojku ļoti stabili no brīvs vai kaut kādas tādas, bet man ir tā, es uzskatu, pusātrā spēle, kaut kādas improvizācijas un tā, tur es esmu varbūt labāks par citiem, tāpēc es uzskatu, ka to arī no manis trenerim jāprasa un to arī jāizmanto. Bet kur tas būs, tāpēc arī šobrīd tiek tie varianti izskatīti un jāmēģina atrast piemērotākais gan tādā ziņā, gan arī lai tas naudas jautājums un līga būtu salīdzinoši arī pēc iespējas augstāka. Varbūt var nosaukt kaut kādus konkrētākus variantus vai valstis, ja šobrīd tas ir tā miglā vēl? Nav miglā, bet saukt tā īsti laikam negribētos. Tā kā ir gribētos varbūt lai tas ir latviešu treneris, ja viņš varbūt to situāciju ar veselību varētu saprast labāk mani. Un tādi ir varianti pāris. Bet tas arī atkarīgs, vai tas treneris, ja viņš vispār grib to veselības jautājumu apskatīt, konkrētāk varbūt arī ārzemnieks tikpat labi to, tā kā latvietis var saprast to jautājumu. Tāpēc tagad tiek izskatīti varianti. Jā, ir gan spēcīgāki klubi, ir gan vājāki klubi. Vajag atrast to kaut kādu vidusceļu, vai stiprāk klubā mani laidīs laukumā, vai varbūt nedaudz vājākā labāk. Varianti it kā pieteikti, jo teorētiski bija diezgan laba statistika, 2 gadus un auguma parametri un visas tās, gan video labas spēles ir bijušas, tāpēc tie aģenti, kas piedāvā, viņi jau saka, ka nebūs problēma tev atrast labu komandu, bet tev jābrauc trejot, tev tam jāatrādās, tas jau no tevis atkarīgs, vai tu tur tiksi vai netiksi, tāpēc, pagaidām vēl nē, jo arī diezgan pāragri spriest un mēģināšu varbūt to jautājumu kārtot nedaudz tuvāk vasaras vidum kaut kur, tā. Jo tāpat no augusta tikai sāka trenēties komandas. Un pagaidām vēl neko īpaši konkrēti nevar teikt tā. Varbūt vēl nobeigumā, kas ir tās lietas, kas varbūt no LU klubu vairāk palika atmiņā un kas pietrūkt? Es domāju, ka pietrūks ļoti šie gadi, jo tiešām vairāk es biju pieķēris pie domas sevi, kad mani viss apmierina šobrīd. Varbūt tas finansiālais nebija labākais noteikts, un mums tur var teikt, tikai stipendijas maksāja. Un salīdzinoši, kad mana gājuma vecuma džeki jau tur pelna diezgan normālas naudas, un arī citi džeki citās komandās, kas mums zaudē regulāri, pieņemsim, tie arī pelna daudz lielākas naudas. Tas bija vienīgais tāds jautājums, bet ar to nebija problēma nekāda. Un pietika visam naudas, gan mums tur ēšana bija, gan tādā ziņā viss tika nodrošināts, cik vien bija iespējās. Un tā komanda tieši tās visas uzvaras, tas mikroklimats, ka tu uz treniņēji ar prieku, nevis kā citos klubos vai profesionālās, vai arī, piemēram, VFA es to gāju treniņam tādu nedrošību, tādu nepatiku nelielu. Tad šeit es eju ar rītīgu tādu, rītīgu prieku un zinu, ka pēc tam vēl var aiziet tur pa vidu uz svariem vai tur kaut kur vēl pamētāt. Bija tāds gan individuāli treniņi gribējās iet. Tiešām šie gadi, nezinu, cerams, ka būs kaut vai tikpat labi vēl kādreiz, bet tiešām ļoti labi. Labi, paldies. Es domāju, šādu pozitīvu atskatu mēs arī varētu beigt un veiksmi tev turpmāk. Paldies.